Kā izvēlamies savus vecākus? Žurnāls tā, ka 2014. gada augusta numurs. Dzīves scenāriji cilvēkiem atšķirās. Turklāt tie tiek izveidoti jau noteiktu laiku pirms mūsu piedzimšanas. Tāpat arī bērna vecāku izvēle nav nejaušība. Taču, ja bērna ieņemšanas un dzimšanas brīdī mēs varam fiksēt, tad vecāku izvēles process mums zemes iedzīvotājiem paliek mīlātīts. Piedzimšanas iemesls, jeb uzdevums ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Toties vecāku loma tiek piešķirta tiem, kuri vislabākajā veidā spēs nodrošināt konkrētās dvēseles attīstību uz zemes. Katram dota sava karmiskā programma, un tieši vecāki būs tie, kas palīdzēs to realizēt šajā saulē. Paliek atklāts jautājums, kā to izdarīt pēc iespējas veselīgāk, veiksmīgāk un harmoniskāk. Visi pamatā mīlestības pasaule. Visuma likumos ir sava kārtība, kas zemes cilvēkam jāievēro, neatkarīgi no tā, vai mēs ticam tam vai nē, gribam to vai nē. Gandrīz jebkurš no mums vēlas labus, gudrus un paklausīgus bērnus, bet vairums vecāku pašiem to neapzinoties sastrādā ziepes vēl pirms bērna ienākšanas šajā pasaulē. Nevienam nav noslēpums, ka mēs katrs esam dvēsele, kura uz zemes mēģina sadzīvot ar savu izvēlēto dvēseles skapi. Tāpat arī pieredzēt un izdzīvot būtiskāko zemes mācību stundu – mīlestību. Tieši mīlestības eksāmeni ir visnopietnākie, turklāt pārbaudījumi mūs iekļaut nepārtraukti visas dzīves garumā. Brīdī, kad vīrietis un sieviete iemīl viens otru, izveidojas jauns vienots ģimenes egregorlauks, vienota domforma, tiek radīta brīnišķīga viņu pašu izveidot mīlestības pasauli, kurā nav vietas ne draugiem, ne skolotājiem, pat ne radiniekiem. Tikai viņu bērniem ir pilnvaras ienākt šajā skaistajā mīlestības dārzā. Visuma bibliotēka palīgs vecāku izvēlē. Katrai dvēselē pirms tā nonāk uz zemes tiek dota brīva izvēle. Tādējādi varam nojaust, ka šajā procesā diezgan liela atbildība uz pleciem gulstas abām pusēm, gan vecākiem, gan bērniem. Mēs katrs pirms nokļūstam pie saviem izvēlētajiem vecākiem, apmeklējam tā saucamo visuma bibliotēku, kur norit potenciālo vecāku izvēles process. Dvēselē tiek ierādīts liels kartotēkas skapis, kurā tiek pavadīts pietiekami ilgs laiks pirms nopietna lēmuma pieņemšanas. Skapī atrodam liela informācijas gūzma par katru no potenciālajiem ģimenēm, tāpat nereti dvēsele nespēja pieņemt ātru lēmumu, un izvēles process ieilgst. Aplūkojot katru izvēles variantu, ir iespēja redzēt attiecīgo dzīves virzību uz zemes, savu potenciālo nākotni. Ja redzētais piedāvājums neapmierina, var skatīties citus variantus. Viss atkarīgs no tā, kādus mērķus dvēsele pati sev ir uzstādījusi, respektīvi kādu karmu vēlas atstrādāt, kur vēlas sevi redzēt, ko dzīvē sasniegt, kādas zināšanas smelties, caur kādiem pārdzīvojumiem iegūt vajadzīgo informāciju un dzīves pieredzi. Vecāku apziņas stāvoklis ietekmē bērna izvēli. Tieši no vecāku apziņas ir atkarīgs, kāda dvēsele ienāks viņu ģimenē. Turklāt lielākoties klātesošs ir arī princips līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja pieaugušie pēc savas būtības ir labsirdīgi, dievbijīgi, patiesi, tad pie viņiem atnāk ļoti attīstīta garīga būtne, kura piedzimstot šajā ģimenē kļūst par labu cilvēku ne tikai savu tuvinieku lokā, bet arī sabiedrībā. Savukārt tiem cilvēkiem, kas pārstāja sekot vai neievēro Dieva likumus, nereti piedzimst tādas dvēseles, kuras iepriekšējās dzīvēs nav to labāko sēklu sējušas. Tā tos mēdz saukt par grūtajiem bērniem, kuri piedzimst, lai liktu ciest citiem, un arī paši sev tādā veidā izpērkot savu negatīvo karmu. Informācijā, kas smelt no vēdām, tiek skaidrots, ka vecāku apziņa spēja ietekmēt bērnu viņu ieņemšanas procesā. Noteicošie faktori ir karma no iepriekšējām dzīvēm, vecāku apziņa pirms bērna ieņemšanas un ieņemšanas brīdī, bērna vēlmes no iepriekšējās dzīves, skaņu vibrācijas, ko bērns dzird apkārt, kad atrodas zem mātes sirds, kad veseli ir pieņēmusi lēmumu, tā saslēdzas enerģētiskajā līmenī ar saviem vecākiem. Turklāt būtiski, ka šis pieslēgums izveidojas jau gadu iepriekš pirms bērns tiek ieņemts, tāpēc šis jautājums vecākiem jāpieņem ļoti nopietni un ar lielu atbildību un pārliecību.
Savā veidā ieņemšanas process ir kā viens liels rituāls, kurā ieteicams ievērot, kad bērns tiek ieņemts, ko pieaugušie ēduši, dzēruši, kur atrodas, kāds ir viņu psihoemocionālais stāvoklis un tā tālāk. Atcerēsimies, ka pie mums atnāks tāda dvēselīte, kādu pasauksim. 3 vērtīgi un pozitīvi rezultātu nesoši ieteikumi. Vēdās tiek norādīti 3 galvenie principi, kuri jāņem vērā ikvienai ģimenei, kas vēlas saukt jaunu dvēseli pie sevis uz mājām. Harmonija un tīrība it visām. Starp tēvu un māti jāmājo atklātībai. Nevajadzētu būt pretenzijām vienam pret otru. Ja ir kas sakāms, tad neslēpjot dziļi sirdī jādalās ar savām sajūtām, emocijām, pārdomām un tā tālāk. Būtiski, lai pāri attiecībās būtu tīras domas, darbi un vārdi. Arī vietai, kur mīļotie dzīvo jābūt tīrai un sakoptai. Ģimenes likšdziņā jāvalda mieram, harmonija un pozitīva enerģija, tāpēc austrumu daļā izveidojiet mazu altāri ar vienu vai vairākām svētbildēm. Katru rītu un vakaru skaitiet lūkšanas, kas palīdzēs attīrīt prātu. Sekošanas sirds sajūtām. Ajurvēdā tiek minēts, ka sievietes dzīvē ir tikai 7 periodi, kad vislabāk laist pasaulē bērnus. Ja sieviete jūt, ka ir gatava kļūt par māmiņu un vēlas šo bērnu, tad īstais brīdis ir klāt. Jaunā dvēsele var ienākt ģimenē. Šo sajūtu, ko izjūt un tver sieviete, sūta viņas vēl nedzimušais, vēl neieņemtais bērns. Secinājums, ik katrai sievietei ir svarīgi ieklausīties savā sirdī, nevis prāta dzīlēs, jo tikai tā ir iespēja rast atbildi uz jautājumu, vai viņa patiesībā ar pilnu atbildību ir izlēmusi sniegt iespēju caur sevi kādai dvēseli iemiesoties zemes dzīvē. Pareizs bērna ieņemšanas laiks. Būtisks ir arī diennakts laiks, kādā bērns tiek ieņemts. Par pašu labāko un atbilstošāko laiku tiek uzskatīta tieši nakts. Vēdās tiek skaidrots, ja bērns tiek ieņemts no rīta, viņā vērojams raudulīgums un nelīdzsvarotība, dienas laikā slimīgums, vakarpusē dēmoniskums, toties, ja ieņemts nakts stundās, liela varbūtība, ka bērns būs vesels un fiziski spēcīgs. Dienas izvēle izšķiroša. Nemazāk svarīgi bērna ieņemšanas procesā ir ņemt vērā sievietes ciklu un mēnesis dienas. Piemēram, atsaucoties uz vēdiskajām zināšanām, kategoriski aizliegts ieņemt bērnu pirmajās 4 menstruālajās dienās. Ja bērns tiek ieņemts pirmajā cikla dienā, tas ienes problēmas bērna tēva dzīvē. 2. dienā nav labvēlīgs mātei, tiek saīsināts viņas mūžs. 3. dienā tiek izraisīts aborts. 4. dienā var piedzimt dēls ar īsu un nabadzīgu dzīvi, kā arī iespējama negatīva ietekme uz bērna tēva enerģētiku. 5. dienā dot iespēju piedzimt meitai, 6. dienā dot dēlu, kas var turpināt dzimtu, 7. dienā dot meitu, kurai var nebūt bērnu, 8. dienā dot dišceltīgu dēlu, 9. dienā dot amorālu meitu, 10. dienā dot slavējumu dēlu, 11. dienā dot negodīgu meitu, 12. dienā dot likumīgu dēlu, 13. dienā vecāki tiek svētīti ar likumīgu meitu, 14. dienā dot dēlu, kurš būs bagāts gan graudā, gan naudā, 15. dienā dot meitu, kurai būs īsts mūžs, 16. dienā dot gudru dēlu. Tikpat svarīgi ir arī atbilstoša nedēļas diena, jo ne visas ir labvēlīgas, tīpaši tas attiec uz otrdienu, sestdienu un svētdienu. Pārējās nedēļas dienas lielā mērā ir labvēlīgas ieņemšanai. Neaizmirsīsim, ka arī mēnesis dienu izvēle var spēcīgi ietekmēt dvēseles aicināšanas procesu. Vislabākais laiks ir uz augošu mēnesi vai pilnmēnesi. Patiesībā gandrīz visas mēnesis dienas ir labvēlīgas, izņemot 4. mēnesis dienu, 4., 8. mēnesis dienu, 8., 9. mēnesis dienu, Navami, 14. mēnesis dienu, Četurdašu un 30. mēnesis dienu, Amavašu. Pasaules uztveres transformācija vitāli nepieciešama. Ja vecāki ievēro visu iepriekš minēto, pastāv liela iespējamība, ka viņi sagaidīs pie sevis augsti attīstītu dvēseli, kura nesīs laimi gan ģimenē, gan sabiedrībā, un kas zina, varbūt pat visā pasaulē.
Ņemot vērā jau iepriekš teikto, kad veseli par savu klātbūtni vecākus informē gadu pirms ieņemšanas, rodas pārdomas, vai vecāku sajūtām un attieksmei šī gada laikā būs jāmainās. Nākās atkārt, ja vecāki nevēlas lūkoties savā spogulī, tad ieteicams vismaz gadu pirms ieņemšanas pastrādāt ar sevi par visiem 100%. 1 gads ir mazākais laiks, ko vajadzētu atvēlēt šim procesam, lai gan ideālā variantā vecākiem šim jautājumam vajadzētu veltīt 7 gadus, kuru laikā nopietni mainīt savu pasaules uztveri. Taču, kā zināms, mūsdienu sabiedrībai šāds termiņš šķiet pārāk neiespējams, tāpēc ieteikums atvēliet tam vismaz 1 gadu, kas arī daudziem tie var šķist kā vesela mūžība. Kā izpaužās strādāšana par 100%? Lai mēs varētu sevi saukt par veiksmīgiem, kā arī radīt harmonisku un veiksmīgu nākotni, ir nepieciešams attīstīties 4 līmeņos. Tas ir fiziskajā, sociālajā, intelektuālajā un garīgajā. Līdz ko indivīds attīst sevi visos šajos 4 līmeņos, viņš sāk dzīvot saskaņā ar Dieva visuma likumiem. Tādējādi kļūstot par veiksmīgu, veselu un līdzsvarotu cilvēku, spējot radīt arī tādu pašu nākotni. Fiziskā līmeņa stūrakmeņi. Kad vecāki ir apņēmušies pastrādāt par visiem 100%, lai pilnveidotu sevi nākotnes ieņemšanas procesa vārdā, ir laiks sāk attīstīt sevi soli pa solim. Vispirms fiziskajā līmenī – organisma attīrīšana. Lai ieņemtu veselu un fiziski spēcīgu bērnu, vecākiem nepieciešams attīrīt savu organismu. Askēžu ievērošana. Ievērojot askētisku dzīvesveidu, tiek audzināts gribas spēks. Šajā gadījumā vēlams atturēties no seksuālajām attiecībām mēnesi un ilgāk, atkarībā no pacietības. Dienas režīms – dinečārija. Ieteicams celties agri un laicīgi iet gulēt. Vēdās varam rast informāciju, ka visa mūsu dzīve, reakcija, veselība, ķermenis, uzvedība, emocijas un tā tālāk saistīts ar visuma likumiem un no tiem izrietošajiem procesiem. Cilvēku ļoti ietekmē arī mēnesis fāzes un planētu kustība. Katrai darbībai ir savs labvēlīgais laiks. Tāpat kā bērnu ieņemšana ir labvēlīgāka laika perioda, dienas, stundas, arī ir miegu praktiski tāpat. Tas nav pārsteigums. Labvēlīgākais laiks miegam ir nakts, kad ir ļoti spēcīga mēnesis enerģija, ja psihiskā. Psihiskās enerģijas uzkrājuma laiks ir no 21 līdz 4 rītā, tāpēc šajā laikā nav ieteicams strādāt, bet gan gulēt. Katra miega stunda no 22 līdz 24 tiek pielīdzināta 2 stundām. Tātad miega produktivitāte pastiprinās, ja cilvēks aiziet gulēt pirms pusnakts. Došanās pie miera 22:00 šķiet ļoti agra, it sevišķi vasaras mēnešos, taču māte daba visu ir iekārtojusi pēc iespējas harmoniskāk, lai cilvēks spētu realizēt savas idejas pozitīvi noskaņotos visai dienai un būtu attiecīgi mundrs visu atlikušo darba dienu. Ziemas laikā cilvēks vairāk ir pakļauts depresīvu noskaņojumu un grūtsirdībai, līdz ar to šajā periodā māte daba vairāk dot iespēju cilvēkiem atpūsties, veltīt laiku miegam. Hakti joga. Ķermeņa un prāta veldzējums. Ķermenis mēdz būt izslāpis pēc fiziskajiem vingrinājumiem, turklāt tādiem, kas pozitīvi ietekmē ne tikai fizisko veselību un formu, bet vienlaicīgi arī nomierina pārgušo prātu. Šādā gadījumā viens no labākajiem palīgiem būs tieši joga, konkrētāk hakta joga, kas palīdz attīrīt ķermeņa enerģētiskos centrus. Pareizs uzturs un tā lietošanas specifika. Vēlams sekot līdzi, ko, kad, kur mēs ēdam. Ieradumi un dienas režīms atstāja lielu psiholoģisku ietekmi uz cilvēku pašu, tāpat kā uz viņa vēl nedzimušo bērnu. Vecāki neapzinātā veidā topošajam bērnam spēja iesēt labo, tāpat arī ne tik labo, ieradumu sēklas. Ieteikumi ēst satvisku ēdienu, respektīvi ēdienu, kurā nav vardarbības, būtisks ir arī laiks, kad mēs ēdam, kad lietojam noteiktus produktus. Mūsdienu cilvēks ar šo visu ļoti grēko. Tāpēc nereti veidojas dažādas akūtas un hroniskas veselības problēmas. Tikpat svarīgi ir arī vieta, kur mēs ēdam. Viennozīmīgi labāk ir ēst mājās. Zināms, ka lielai daļai cilvēku patīk apmeklēt dažādas ēstuves, restorānus un kafejnīcas. Tomēr der atcerēties, ka mājās gatavotais ēdiens vienmēr būs vislabākais konkrētai ģimenei, jo tajā būs ielikt mīlestība, kas ir visa laba pamatā. Atnākot uz ēstuvi, mēs nekad nezināsim, kāds garastāvoklis bija pavāram, viņa palīgam un tā tālāk. Centieties mazāk izmantot uzturā ēdienu, kas uztur raģes vai tāmas enerģiju. Lietojiet un izmantojiet ikdienā vairāk tīru ūdeni.
Ja mājās jums gatavošanas laikā skan satviska mūzika vai tiek skaitīta lūkšana vai mantra, tad šis ēdiens kļūst par vēl vērtīgāku, jo tam nāk klāt arī Dieva svētība. Lietojot ikdienā mīlestības pildīto un svētīto mājas pagatavotu ēdienu, visi ģimenes locekļi būs veseli, harmoniski, veiksmīgi un laimīgi. Veselīga atpūta un dzīvesveids. Jācenšas pēc iespējas biežāk atpūsties pie dabas, tāpat arī vismaz reizi gadā dodieties kādā lielākā ceļojumā, kurā būtu iespējams atslēgties no ikdienas rūpēm. Iespēja robežās vēlams ārstēties ar dabas līdzekļiem, ķīmiskos preparātus izmantot tikai akūtajos gadījumos. Māka ieklausīties. Nākamais solis ir sociālā līmeņa izpratne un attīstīšana, komunikācijas prasme un tolerance. Daba mūs ir apveltījusi ar 2 ausīm un 1 muti, taču nereti runas izpausmes gūst virsroku, un mēs neizmantojam vērtīgāko klausīšanās talantu jeb instrumentu. Tāpēc ieteikums visiem vecākiem mācieties ieklausīties viens otrā, tāpat arī pēc iespējas pareizāk un efektīvāk komunicēt, lai nerastos liekas domstarpības, dusmas un aizvainojums. Ģimeni savā veidā varam pielīdzināt mazam uzņēmumam. Ja indivīds spēj tikt galā ar savu mazo uzņēmumu, tad attiecīgi sabiedrībā viņam jau tiek dotā zaļā gaisma. No tā izriet, ka šī talanta sēkla būs iesēta arī viņa vēl nedzimušajos bērnos. Mīlēt to, ar ko nodarbojies, respektīvi, jāizvēlas tāda darbības sfēra, kas vislabāk patīk un padodas. Ļoti daudzi mūsdienās dara to, kas viņiem nepatīk, līdz ar to savu darbu veids bez mīlestības, bet, kā zinām, bez mīlestības arī maizi negriež nazis. Ja vecākos nav klātesoša šī mīlestības un gandarījuma sajūta par savu veicamo darbu, viņi piesaistīs tādu dvēseli, kurai arī būs vienaldzīgs darbs, ko tā dara. Pašrealizācija ar prāta palīdzību. Prāts spēj būt mūsu ienaidnieks tikai tad, ja nemākam to pārvaldīt. Tāpēc nākamais solis - intelektuālā līmeņa paplašināšana un realizēšana. Mērķi veicina attīstību. Tieši tādēļ būtiska ir māka izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Ja vecāki to pielieto ikdienas dzīvē, tad pastāv iespēja, ka tieši viņus izvēlēsies tā dvēsele, kura pēc dabas ir ļoti mērķtiecīga un atrodoties uz zemes gribēs realizēt un realizēs savas idejas un mērķus. Prāta un valodas kontrole. Tieši cilvēka prāts un mēle spēj būt viņa vislielākais ienaidnieks. Ja vecāki prot kontrolēt savu prātu un valodu, viņi tādējādi rūpēs par savu ģimenes labklājību. Attiecīgi arī šī sēkla būs neapzinātā veidā iesēta viņu vēl nedzimušajā bērnā. Vērtību skala. Būtiski atšķirt patiesās vērtības. Mēs piesaistam savu bērnus ar attiecīgo vērtību skalu, tāpēc vecākiem atbildīgi jāizvērtē, kuras vērtības viņuprāt ir visaugstākās. Izglītošanās, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Gan tēvam, gan mātei jāizglītojas un jārūpēs par savu pašattīstību ikdienu un visu mūžu. Dzīve pēc visuma likumiem. Noslēdzošais solis, lai pastrādātu ar sevi uz visiem 100%, ir garīgā līmeņa tveršana, izjušana un attīstīšana. Dzīvot šeit un tagad. Tikai tā mēs spējam mainīt pagātni un ietekmēt savu nākotni. Saruna ar sevi un visumu. Vēlams skatīt lūkšanas, meditēt un ievērot visuma likumus. Veido sevi vēl labāku. Nesautība ir milzu vērtība. Tikai tādā veidā vecāki spēj izravēt savas dzīves lielākās nezāles. Beznosacījuma mīlestības attīstīšana. Jāmācās saskatīt katrā situācijā Dieva gribu, kā arī katrs cilvēks jāuztver kā Dieva instruments. Ja vecāki strādā ar sevi visos 4 līmeņos, tad pastāv 99% iespējamība, ka tieši viņus izvēlēsies augsti attīstīt dvēseli, kura nesīs laimi ne tikai savā izvēlētajā ģimenē, bet arī sabiedrībā. Dvēseles pārdomu laiks. Vecākiem der atcerēties, ka bērnam, kurš jau ir ieņemts, joprojām vēl ir iespēja pārdomāt. Tieši pirmās 100 dienas ir vislielākais pārdomu laiks. Dvēsele apzinās, ja šis svarīgais lēmums tiks pieņemts, tad nemaz tik ātri atpakaļ uz savām mājām netiks. Zeme ir tikai īslaicīgā īres vieta, kurā mēs katrs atstrādājam savu karmisko programmu. Tāpēc vecākiem
Pēc bērna ieņemšanas pirmās 100 dienas nevienam nebūtu jāstāst par savu stāvokli, jo dvēsele vēl var pārdomāt. Novēlam ik katram uzņemties pilnu atbildību par savu radīto brīnumu.